Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis apostolis Matejs 25. nodaļā. Gods tev, Kungs! Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas paņēmuši savus eļļas lukturus, izgāja sagaidīt līgavaini. 5 no tām bija nesaprātīgas un 5 saprātīgas. Nesaprātīgās ņemdami savus lukturus, nepaņēma līdzi eļļu, bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi arī eļļu traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni: redzi, līgavainis nāk, izejiet viņu sagaidīt. Tad visas 10 jaunavas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus. Nu nesaprātīgās lūdza saprātīgajām: dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet saprātīgās atbildēja: nē, tā nepietiek ne mums, ne jums. Labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. Kamēr viņas gāja pirkt, atnāca līgavainis, un tās, kuras bija gatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā, un durvis tika aizslēgtas. Vēlāk atnāca arī pārējās jaunavas un sauca: Kungs, kungs, atver mums! Bet viņš tām atbildēja: patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nec to dienu, nec stundu. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus! Lūksim! Mēs pateicamies Tev, mūsu mīļais Dievs, Dievs svētais gars, par Tavu vārdu, par Tavu evaņģēliju, par Tavu labo vēsti. Mēs lūdzam, lai Tu svētī mūsu pārdomus, lai Tavs gars mums apgaismo un palīdz, Kungs, lai Tava evaņģēlija vārdu mums stiprina un iedvesmo īstenā ticībā uz mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Kā es dievkalpojuma sākumā sacīju, ka šodien mēs esam baznīcas gada pēdējā svētdienā, mūžības svētdienā. Un tāda ir mūsu luterāņu baznīcas tradīcija, ka mēs saucam šo baznīcas gada pēdējo svētdienu ar mūžības svētdienu. Un sākam baznīcas gadu ar Kristus piedzimšanas gaidīšanu. Un varētu tā apkopot, ka mēs noslēdzam baznīcas gadu apziņā to, ka mēs taču gaidām, kad nāks Kristus, un šī gaidīšana mums ir priecīga gaidīšana. Un tad, kad sāksies adventa laiks, es arī stāstīšu jums par to, kad Ziemassvētku gaidīšana patiesībā ir tādi gaidīšanas svētki, ka mēs gaidām ar prieku, bet tā ir tā apokaliptiskā gaidīšana, ka mēs gaidām Kristus nāks, bet mēs gaidām nevis ar bailēm, nevis ar šausmām, bet gaidām ar cerību. Tāpēc, ka mēs gaidām savu atpestīšanu, līdz ar Kristus nākšanu nāk atpestīšana. Un kaut kādā mērā tas mūsdienu cilvēkam, bet man liekas, ka vispār cilvēkam, kurš dzīvo šajā ierobežotajā materiālajā pasaulē un laikā, ir jāmēģina savu prātu, kā teikt, pārlikt, pārprogrammēt, jo mēs kaut kā, viens ir, ka mēs baidamies no savas ķermeņa nāves, mēs baidamies no nezināmā, un mums aizvien vairāk jāpierod pie dievišķās realitātes un jāpārliek domāšana savādākās kategorijās. Un tāpēc, jāsaka, katra svētdiena mums ir kā tāda mācības stunda. Mēs mācāmies domāt drusku savādāk, tā kā mums svētie raksti, kā mums Bībele atklāja. Interesanti, ka agrāk mūžības svētdienu mēdz saukt par mirušo piemiņas dienu, un liels uzsvars tajā tika likts tieši uz šo
aizlūgšanu par mirušajiem. Un ja jūs esat vēl pieredzējuši, teiksim, 90, pat 80, 70 gadu luterāņu baznīcas tradīcijas, tad mirušo piemiņas dienā citreiz lika arī melnas krāsas, tos altāra ietērpus, pat vai nu bija violeta, katrā ziņā viss tādā ļoti minorīgā un tumšā tonī, jo tā virzība bija vairāk tas skats uz nāvi, uz mirušajiem, uz viņu atcerēšanos, uz viņu piemiņu, un līdz ar to mirušo piemiņas diena bija tāda, nedaudz pat arī tāda šausminoša, jo tas skats bija uz to, uz bēdām diezgan un uz skumjām. Bet pēdējā laikā mēs baznīcā esam domājuši vairāk par to, cik svarīgi ir tā, kā rakstīts ir jaunajā derībā, īpaši jau atklāsmes grāmatā un īpaši tur, kur Jēzus pats stāsta par mūžību, tad viņš saka, ka tas laiks tuvojās. Tad ceļiet uz augšu savas acis, jo jūsu pestīšana tuvojas. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Un jau vēl Jēzus saka, ka man ir nāves un elles atslēgas, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un tā tālāk, vēl daudz mēs varam par to pieminēt. Bet mums ikšķilēja tāda interesanta lieta, ka mēs saucam šo mūžības svētdienu, jūs zinat, kā mums citreiz tiek saukts, par svecīšu vakaru, vai ne? Mēs saucam viņu par svecīšu vakaru, un tā jēga arī tāda, ka mēs dodamies uz kapsētām un aiznesam svecītes un noliekam, un īpaši to var redzēt Rīgā, ja jūs braucat gar meža kapiem, tad var redzēt, cik daudz svecīšu tur ir. Ļoti skaisti, tur var vienkārši iet un pastaigāties, lai gan pastaigāties par kapiem, tas tā liekas diezgan tā gotiski tā kaut kā, ja? Bet tas ir skaisti, tas ir patiešām skaisti, arī tepat mums Ikšķilas kapsētā ir tiešām liels skaistums. Šajā svētdienā varbūt ir tematiski labi padomāt, kas tad ir mūžība. Kas ir mūžība? Jo mums ir mūžības svētdiena. Vai mūžība ir kaut kāda nebeidzamība, mūžība ir kaut kāds apnikums vai kā? Jo iedomājieties, mēs dzīvosim mūžīgi. Kā tad tas tā ir, ka mūsu dvēsele ir mūžīga? Mēs gatavojamies uz mūžību. Jāsaka, šī dzīve, kurā mēs dzīvojam, ir gatavošanās uz mūžību. Baznīcas tēvi pat ir teikuši, ka šī dzīve ir kā eksāmens. Patiesībā mēs nododam eksāmenu. Mēs esam eksāmenu nodarbībās tagad. Mēs pildam eksāmenu darbu. Un mums tur sagaida kaut kā tas finalizācijas akts, un mēs vēl nezinām, kā tas viss būs. Un mēs skatāmies uz mūžību, un ticības apliecībā mēs sakām, ka mēs gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Un šajā Nīkais ticības apliecībā tur ir minēts, kā mūžība, tur ir minēts vārds aions, kas nozīmē kaut kāda cita dimensija. Mēs ticam, ka mūsu dvēsele dzīvos citā dimensijā, mūžībā, kas ir jauna pasaule, kas ir kaut kas jauns, kaut kas tāds, uz ko mēs tagad sakam, ka mēs tam ticam, bet mēs to paši katrs piedzīvosim. Un jāsaka 100%, neviens no tā neizvairīsies. Pilnīgi droši, par to mēs varam būt pilnīgi droši, mēs nomirsim un mūsu dvēseli piedzīvos to. Un tāpēc ir svarīgi mums par to runāt, jo tas ir neizbēgami. Neviens no tā nevar izvairīties, neviens pasaules varenais nekad no tā nav izvairījies, vienalga, cik viņš būtu varens, stiprs un spēcīgs un veselīgs vai kā citādi, gan bagātie, gan nabagie, gan lielie, gan mazie, gan izglītotie, gan neizglītotie, visi tiks tur sapulcēti. Mēs stāvēsim tur, tas būs pilnīgi droši. Un tas ir tā interesanti, kā apostols Pāvils, piemēram, trāpīgi raksta par mūžību, jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību,
un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā. Un patiešām interesanti, ka Pāvils raksta uzvarā. Nāve tiek uzvarēta, un šī uzvara pār nāvi, pār visu iznīcību ir šī nebeidzamā dzīvība. Un gribās pār to vārdu mūžība teikt, ka tā ir vitalitāte, dzīvība no vārda vita, kas ir dzīvība. Vitalitāte, tas nozīmē tāda kustība, pārmaiņas. Tas ir kaut kas ļoti interesants, kaut kas tāds, kas būs ļoti jauki. Ja mēs varētu teikt, debesis ir kaut kas tāds, kas ir daudz vairāk, nekā mēs varam iedomāties dzīvē pašu brīnišķīgāko laiku, ko jūs atceraties, pašu skaistāko, ko jūs atceraties no savas dzīves, tad debesīs būs 10 reizes labāk. Jūs varat tikai iedomāties, kas ir debesis. Un tāpēc ir vērts uz to tiekties. Vērts ir debesu dēļ daudz ko nolikt malā, varbūt pat upurēt, lai ieietu debesu valstībā. Un tas patiešām ir kaut kas tik brīnišķīgs. Gribās pat teikt, tā ir prece, ko ir vērts pārdot tādā ziņā, par ko ir vērts stāstīt un cilvēkus pārliecināt. Jūs saprotiet, uz ko mēs ejam. Jūs saprotiet, uz ko mēs ejam. Un tā, bet varētu vēl teikt, svētie raksti arī runā, ka visa pasaule, ne tikai ticīgie cilvēki, kas ir izlasījuši un dzirdējuši Jēzus vārdus un viņam ieticējuši, bet arī apstults Pāvils raksta, ka daba, kas mums ir visapkārt, ko mēs tikai redzam šeit laukā, tagad rudenī, kas gaida ziemu, viņi saka tā, kad jo mums ir zināms, ka visa radība vēl aizvien līdz ar mums klusībā nopūšas un cieši sāpes, bet nevien viņa, arī mēs paši, kas jau esam apveltīti ar pirmo debesu balvu, garu, ar ilgu pilnām nopūtām gaidām, kad saņemsim sava bērnu tiesu, savas miesas pilnīgo atpestīšanu. Un jāsaka, viens ir uzvara, un otrs ir atbrīvošana, kad tu tiec atbrīvots no tā, kurā tu tiki ieslodzīts, kurā tu tiki ierobežots, no kurienes tu netiki laukā, tu tiec atbrīvots. Ja tava dvēsele tiecās uz šo atbrīvošanu, uz brīvību, ja tava sirds no visas sirds tiecās uz to, ka tu gribi uz debesīm, tad tas būs brīdis, kad tu tiksi atbrīvots. Un varbūt tieši cilvēki gados, kas piedzīvo slimības, piedzīvo sāpes, piedzīvo dzīves apnikumu, saka, es ilgojos pēc šīs atbrīvošanas. Es ilgojos, kad nāks mans glābējs un dāvās, pasniegs man roku un ievedīs tajā, kam es tikai ticu un ceru. Tā ir šī atbrīvošana. Un jāsaka, patiešām mūsu ticības mērķis nav par to, ka mēs būsim veseli, ka mums labi klāsies šeit uz zemes. Mūsu ticības mērķis ir ieiešana debesīs. Uz to mēs ceram. Nav jau tā, ka mēs ienīstam miesu. Kristieši neienīst ķermeni. Ķermenis ir Dieva radīts, bet mēs tiecamies uz to, kas ir augstāks. Jo dvēseli nemirstīga, ķermenis nolietosies, mēs to visu zinām, bet mūsu dvēsele ir kā tāds putns, kas mūsos ir ieslēgts, kas ilgojas pēc brīvības. Un ja mēs izjūtam sevī šo tieksmu uz debesīm, šo ilgošanos pēc brīvības, tad Dievs mums to dāvās, kad šī ierobežotība noslēgsies. Apostulis Pēteris savā 2. vēstulē par šo garīgo gaidīšanu raksta, bet pēc viņa apsolījuma mēs gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļotie, to visu gaidīdami, pūlieties, lai Dievs jūs neatrod neaptraipītus, lai Dievs jūs atrod neaptraipītus, bezvainīgus un miera pilnus. Mūsu Kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums uzskatiet par mūsu glābšanu. Un tas ir ļoti interesanti, ka šeit Pēteris raksta,
ka mūsu Kunga pacietīgo gaidīšanu uz mums. Tas nozīmē, ka nevis mēs gaidām uz Dievu, kad tad viņš beidzot sataisīsies tur piedošanu, ja? Bet mēs gaidām uz to, Dievs gaida uz mums, kad mēs beidzot būsim gatavi. Viņš gaida uz mūsu gatavību. Kā vienā tādā, vairāk tā ir, man liekas, ka baptistu konfesijas dziesma, tā dari, ak, dari, kungs, mūs gatavus, ja? Dari mūs gatavus, dari mani gatavu. Jo tā problēma ir nevis tajā, kad kaut kur Jēzus ir aizmirsies, viņš ir aizķēries, viņam kādas darīšanas ir, bet ka mēs neesam gatavi. Viņš gaida, kad pasaule būs gatava. Un pat varētu teikt, ka Dievs gaida to brīdi katra cilvēka dzīvē, kad mēs būsim visgatavākie tam, ka mēs varam iet uz debesīm. Viņš mūs gatavo debesīm. Un viņš gaida pie katra no mums, viņš klauvē pie mūsu dvēseles, pie mūsu sirds un gaida, kad tu būsi visgatavākais tam brīdim, kad tu būsi nobriedis savā dvēselē, savā garā, kad tu būsi sasniedzis to pilnību, kādu tu vari sasniegt. Jo vēl mēs varam tuvoties Dievam, mēs varam kļūt tuvāki Viņam, un Viņš to redz, un Viņš vēlas vēl bišķi pastumt, jo kamēr vēl mēs esam šeit ķermenī, mēs varam kļūt gatavāki Viņam, mēs varam pieaugt, mēs varam veidoties, jo kad mēs iziesim no šī ķermeņa, tad vairs pārmaiņa nebūs iespējama. Nezinu, kāpēc, bet tā vienkārši ir. Tāpat kā eņģeļi, kad viņi ir krituši, viņi nevar vairs atgriezties atpakaļ eņģeliskajā godībā, bet cilvēki, kamēr viņi šeit ir vēl miesā, mēs varam mainīties, mēs varam pieaugt debesīm. Mēs šeit esam brīnišķīgā iespējā, ko mēs varam izmantot. Un jāsaka, šī līdzība par 10 jaunavām ir līdzība tieši par šo tēmu. No vienas puses viņas gaida, no otras puses tur ir kaut kāds noslēpums šajā līdzībā, kaut kāda noslēpumainība, kas izsaka šo, ka patiesībā Dievs gaida. Dievs gaida, lai šīs dvēseles būtu gatavas tam brīdim, kad līgavainis nāk. Un šeit tajā līdzībā par 10 jaunavām ir kaut kas no ebreju kāzu tradīcijām. Un ebreju kāzu tradīcijas ir savādākas kā latviešu kāzu tradīcijas. Viņiem, piemēram, ir ļoti interesanti, kad līgava un līgavainis ir sadarināti, un šī sadarināšanās ilgst apmēram gadu. Un tajā gada laikā viņi dzīvo katrs savā mājā, un gads ir tas laiks, kad ir skaidrs, kad viņi dzīvo šķīstībā. Un tāpēc gada ir kaut kāda diena, ir kaut kāds laiks, un kas ir nezināms laiks, kad līgava gaida, kad līgavains nāks pie viņas, ieies viņas namā, ņems viņu, un tur būs visi tie lielie svētki, prieks, un tad viņi visi skaistā procesijā dosies uz līgavaiņu māju, un tur dzīvos laimīgi kā laulāts vīrs un sieva. Un šis brīdis, kad šīs 10 jaunavas gaida, ir pie līgavas nama, kad līgavainis nāk, un tad ir, kā teikt, tas ir laiks, kad liekas, tūlīt būs, bet viņš vēl nenāk. Un viņš var nākt naktī, viņš var nākt pirmajos gaiļos, viņš var nākt pirmajā rītā, bet esiet gatavi tam brīdim. Un evaņģēlijā, kad mēs to lasām ar tādām bailīgām tirpām, tāda sajūta, ka tas ir tā ļoti apokaliptiski, bet ebreji tajās kāzas tradīcijās, tas ir tā priecīgā gaidīšana. Viņš tūlīt nāks, mēs iesim, mēs priecāsimies, ir taču kāzas, ir taču laulības, tas taču ir priecīgākais brīdis dzīvē. Kas var būt priecīgāks par to? Un tāpēc šīs gaidas ir šīs priecīgās gaidas. Un tas ir ļoti svarīgi to saprast, ko tad Bībele saka, ko evaņģēlijs saka par Kristus gaidīšanu. Mēs esam šajā Kristus laimīgās gaidīšanas laikā. Gaidīšana, kad viņš kā līgavainis nāks. Bet vēl arī tas, ka šīs ir nevis pašas līgavas, bet viņas ir līgavas māsas. Vesels 10, tātad bagāta līgava. Bet tur ir kaut kas tāds ļoti skaists, bet, piemēram, jaunajā derībā
ir tas, ka līgava jau ir visa baznīca. Līgava esam mēs, mūsu dvēseles. Kristus ir mūsu līgavainis, kurš nāk, un nevis, ka mēs priecāsimies par kāda cita laimi, bet tā laime būs mums. Viņš nāk pie mums, viņš ilgojas, viņš mīl mūs no visas savas sirds, viņš savu dzīvību ir devis par mums, lai mēs varētu ar viņu būt laimē, un mēs gaidām viņa atnākšanu. Un viņš no sirds vēlas to, bet viņš gaida uz mums, lai mēs esam pēc iespējas gatavāki, lai mūsu godība, mūsu prieks, mūsu laime ir vēl kvalitatīvāka, vēl izjustāka, vēl piepildītāka. Un tas ir tas, ko viņš gaida. Un šīs nesaprātīgās jaunavas ir cilvēki, kuri tic Kristum un gaida uz viņu, tomēr nav gatavi gaidīt ilgi. Viņi nav gatavi gaidīt ilgi, viņi ir gatavi gaidīt, minūti varētu pagaidīt 2. Kādreiz atcerieties, veikalos bija šausmīgi rindas, ļoti lielas rindas. Mūsdienās mēs vairs nemākam gaidīt rindās, jāsaka. Padomju laika cilvēki bija ar apbrīnojamu spēju gaidīt. Man liekas, vispār latviešiem spēja gaidīt. Mēs esam ļoti pacietīga tauta. Salīdzinājumā, piemēram, ar spāņiem vai frančiem vai grieķiem, mēs, man liekas, esam ļoti pacietīgi, ļoti ilgi gaidoši, ļoti tādi empātiski ļaudis. Bet šīs nesaprātīgās jaunavas ir tādas, kuras nedomā uz priekšu. Viņas nepaņem šo eļu līdzi, viņas tur iesnaužās un viņas domā, ka tas viss notiks tūlīt. Un šeit man nāk prātā tā, jāsaka, diezgan triviālā pasaka par 3 siventiņiem, jūs zinat viņu, ja? Tā ir tāda, kurš gan nezina pasaka par 3 siventiņiem. Un tur bija tā, kad tie 2 siventiņi uzskatīja, ka tas vilks ir izdomāts. Un ka tas vilks nemaz nav tik briesmīgs. Un ka tas vilks varbūt vispār nebūs. Un tas ir tikai kaut kāds tāds fiktīvs tēls, vai ne? Bet tas viens siventiņš zināja, ka tas vilks būs. Viņš bija tālredzīgs un viņš būvēja māju nevis no žagariem, nevis no salmiem, bet kārtīgu māju. Un es teiktu, ka šajā 3 siventiņu pasakā ir pilnīgi tāda paralēle, kas ir saistībā ar mums, jo patiešām tā ir realitāte. Mums ir jābūt gataviem, mums ir jāceļ kārtīga māja, jo tas vilks patiešām viņš ir īsts. Un tā varētu teikt, varbūt jūs baida ar velnu, varbūt velns nav tik īsts, varbūt viņš ir tikai izdomāts tēls, un varbūt velns ir mūsu tikai dvēseles tumšā puse. Un varbūt tas ir tikai kaut kas psiholoģisks, bet nē, patiešām Bībelē par to ir teikts ļoti skaidri. Piemēram, apstults Pēters 1. vēstulē raksta: esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks, velns, staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Un patiešām, tas velns ir tiešām tāds vilks, jo vieni domā, ka pietiek ar salmu mājiņu, citiem ar žagaru mājiņu, un tā ir dzīve, kā Jēzus saka Kalnas prediķī, tā ir dzīve, kas ir būvēta uz smiltīm, būvēta uz cilvēka paša spēku, uz iedomām, bet tas, kas ir būvēts uz klints, ir būvēts uz to, ko pats Kristus mums atklāja, uz viņu pašu. Viņš ir klints, ticība uz viņu, Petros, ir klints. Un uz ticību jābūvē ir mūsu dzīve. Ja viņi tiks būvēti uz kaut ko citu, tad, kad nāks bēdas, tad, kad nāks grūtības, tad viņas mūs satrieks. Mēs nespēsim tam turēties pretīm, bet mēs varam turēties tikai stipri ticībā. Un tas ir tas, tāpēc viņš saka, tam turieties pretī stipri ticībā. Bet ne tik daudz mums jāturās pašam vēlnam frontāli, bet tam, kas mūs sagaida dzīvē. Jo dzīvē mums noteikti būs pārbaudījumi, noteikti būs problēmas, noteikti būs lietas, kam mēs kā cilvēki, kā personības paši nevaram stāvēt pretī, bet
bet Dieva spēkā, ticībā mēs varam. Un tāpēc ir svarīgi ne šis negatīvais uzstādījums, viss ir slikti, bet šis pozitīvais uzstādījums, ka mēs varam būt šīs saprātīgās jaunavas. Patiesībā mēs varam. Un viens ir, kad mums ir šī labā griba, ka mēs gribam sagaidīt savu kungu gatavībā, mēs gribam viņu gaidīt. Viens ir, ka mēs ilgojamies pēc viņa, mūsu sirds ir virzīta tajā virzienā. Mēs pagriežamies un lūkojamies uz Dievu. Mēs meklējam viņu savā dzīvē, jo katru dienu Dievs ir ar tevi. Dievs objektīvi cilvēku nekad neatstāja. Mēs viņu atstājam, mēs par viņu aizmirstam, mēs viņu varbūt pat negribam just, bet Dievs ar mums objektīvi ir katru brīdi klāt. Un tā Dieva klātesamība ar mums ir. Mūsu uzmanība ir pievērsta viņam, jo mēs esam viņa avis, viņš mums, mūsu Kristus, ir labais gans un dvēseļu pestītājs, un mēs vēlamies nodzīvot dzīvi, kā tie, par kuriem Kristus sacītu: labi, mans krietnais un uzticamais kalps, tu esi bijis uzticams mazās lietās, es tevi iecelšu pār lielajām, ieej sava kunga priekā. Tas ir arī no Mateja 25. Un saprātīgais gaidītājs saglabā degošu gaismekli. Un šis degošais gaismeklis, tur varētu būt divi simboli, divas iespējamās skaidrošanas varianti. Proti, ka tā ir cilvēka ticība, šis gaismeklis, vai šī, varētu teikt, garīga, realistiskā tā modrība, ka tu esi garīgi modrs, ka tavas acis ir vaļā, ka tu nevis iemiedz grēkā, bet tu no tā gribi atbrīvoties un tu skaties ar atvērtām acīm uz Dievu un uz pasauli un uz sevi. Un neturi sevi lielāku par tādu, kāds tu esi. Un kā Kristus saka, palieciet manā mīlestībā. Un otrs ir, tā ir mīlestība. Sirds, kas ir mīloša. Sirds, kas mācās mīlēt, kas pārvar visu savā sirdī, kas ir negatīvs, kas ir ļauns, mēs mācāmies mīlēt. Un saprātīgais gaidītājs Dievu vērtējumā var būt tāds, kurš apzinās, ka eļļa traukos ir jāsaglabā. Šī eļļa tā tad ir mīlestība vai ticība, bet viņa saglabājās mūsu traukos caur to, ka mēs katru dienu atceramies par Dievu, ka mēs turam gatavībā savu ticību, ka mēs visu laiku ejam kopsolī un apzināmies, ka mūsu aizstāvis mums ir līdzās, mūsu līgavainis pavisam drīz būs klāt. Šodien no sprediķa no rīta, ko teica mācītājs Oskars Smoļaks, es atcerējos to vienu līdzību, ko viņš teica, ka viņam ir viens cilvēks, kas viņam katru dienu raksta Twitterī un saka: mīļais kristieti, šodien tu esi par vienu dienu tuvāk mūžībai. Šodien pa vienu dienu tu esi tuvāk mūžībai. Tas tāds interesants atgādinājums. Mēs katru dienu esam aizvien tuvāk mūžībai. Un lai arī mums liekas, mums iet grūti, mēs visādi šeit esam, bet mēs esam katru dienu tuvāk mūžībai. Dievs mūs tam tuvina. Un tā mūžība, kas mums nāk, ir mūsu laimīgākās dienas. Ir laimīgākais. Nevis laimīgākais būs tas, ka es šeit dzīvoju, bet laimīgākais vēl ir tikai priekšā. Uz to mēs gaidām. Un tāpēc arī mēs sanākam katru svētdienu, tāpēc mēs kopā lūdzamies, lai mēs stiprinātos šajā ticībā, lūkojoties uz nākotni, kas nāk, kas ir mūsu dzīvība, mūsu prieks, mūsu mīlestība. Āmen. Mēs apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju. Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem,
uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.